Rīgas pasažieri jau no pavasara izmanto maršrutnieku Sijā ekobusu pārvadājumus, kas līdztekus kursē Taksi LV un Rīgas mikroautobusu satiksmes busiņiem. Ekobus ir licence par neregulārajiem pārvadājumiem. Tas nozīmē, ka tie drīkst pārvadāt tikai zināmas pasažieru grupas. Uz maršrutnieka ir arī informācija, ka mikroautobusi ir norīkojumā un pārvadā konkrētu uzņēmumu darbiniekus. Bet patiesībā brauc kā regulārie pārvadātāji un uzņem visus braukt gribētājus ne tikai galapunktā, bet arī pa ceļam. Ekobus nepārtraukti paplašina savu maršrutu sarakstu. Par spīti atbildīgo institūciju solījumiem piedalīties konflikta situācijas risināšanā, regulāri turpina kursēt Sijā ekobus mikroautobusi ar neregulāro pārvadājumu licenci. Kāda tad ir licences saņemšanas kārtība, jautājām Autotransporta direkcijas licencēšanas daļas vadītājam. Lai saņemtu licenci, tātad ir nepieciešams izpildīt Eiropas Savienības prasības, kuras tātad regulē Eiropas Savienības regula, kas nosaka tātad to, ka ir nepieciešams pārvadātājums, kurš vēlas nodarboties gan ar kravas vai pasažieru pārvadājumiem, izpildīt 4 pamata prasības, kuras tātad ir sekojošas. Vispirms tātad uzņēmumā ir jābūt atbildīgai personai, kur ir nokārtojusi Satiksmes ministrijas profesionālās kompetences eksāmenu, apliecinājusi, ka ir zināšanas autopārvadājumu jomā. Uzņēmumam ir laba reputācija, tātad uzņēmuma vadība nedrīkst būt krimināli sodīta. Uzņēmumam ir jābūt pietiekošam finansiālajam nodrošinājumam Eiropas Savienības regulas noteiktajā līmenī. Un uzņēmumam ir pastāvīgi jādarbojās Latvijā, tad jābūt reģistrētam Latvijā. Tās ir tās prasības, kas ir uzņēmumam jāizpilda, lai varētu saņemt licenci. Ja uzņēmums tātad šīs visas prasības var izpildīt un apliecināt, tad gadījumā tātad šī licence tiek piešķirta. Sijā ekobus izsniegtā licence neparedz pasažieru regulāros pārvadājumus. Ekobusam tātad ir licence starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem. Tā sevi ietver to, ka tātad šis pārvadātājs var veikt pasažieru pārvadājumus gan Latvijas teritorijā, gan starptautiskos pasažieru pārvadājumus pa visu Eiropas Savienību un ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Tas nozīmē, ka viņš var veikt komerc pārvadājumus. Ja? Tātad licence, tikai licence dod tiesības tātad nodarboties ar komerc pārvadājumiem. Tādā gadījumā, ja pārvadātājs grib nodarboties ar regulārajiem pasažieru pārvadājumiem, tad ir vēl nepieciešama speciāla maršruta atļauja vai maršruta apliecinājums. Ja firmas darbībā tiek konstatēti pārkāpumi, licence var tikt apturēta vai anulēta. Sijā ekobus darbībā acīm redzami notiek pārkāpumi. Tādā gadījumā, ja tātad mēs saņemsim informāciju par to, ka šim te pārvadātājiem ir konstatēta pārkāpuma, vai tas ir no policijas, vai no Rīgas domas kontrolas dienesta, vai attiecīgi arī no valsts ieņēmuma dienesta, tādā gadījumā tiks izskatīts jautājums par šīs te licences darbības apturēšanu vai anulēšanu. Uz šobrīd situācija ir tāda, ka pēc mūsu informācijas tātad policija un Rīgas kontrolas dienests ir veikuši pārbaudes, un šobrīd ir lietas procesā par šiem te pārkāpumiem. Bet līdz mums ir atnācis tikai viens pārkāpuma protokols par to, ka ir bijis pārkāpums. Mēs izvērtēsim tādā brīdī, kad mums ir pietiekoši šie materiāli, lai varētu izskatīt šo lietu un tad attiecīgi kā minimums apturēt licences darbību. Viens no punktiem, kas paredz licences darbību apturēšanu, ir tieši, ja ir konstatēts, ka pārvadātājs ir veicis regulāros pārvadājumus bez attiecīgi maršruta atļaujas vai maršruta apliecinājumu. Ekobus daudzos maršrutos brauciens maksā lētāk nekā regulārajiem pasažieru pārvadātājiem. Nevajag vienmēr uzticēties tiem pārvadātājiem, kuri sola lētāku cenu aizvest. Tad vajag tomēr painteresēties par to, kāpēc pārvadātājs, kurš neizpilda visas prasības, tātad veic šos te pārvadājumus, un vai pārvadātāja tiesības šī gadījumā tiks aizstāvētas, un viņam būs iespēja savas tiesības aizstāvēt pret šo te pārvadātāju, kurš jauc konkurenci ārā. Pēc likuma neregulārie pārvadātāji nedrīkst izsniegt biļetes, bet ekobus pasažieriem tiek izsniegtas piemaksas biļetes.
Tas ir kaut kāds jauninājums, jo šī gadījumā viņi izmanto nelielu likumdošanas atkāpi, tad par speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem, kas ir paredzēti tādā gadījumā, ja tiek pārvadātas noteiktas pasažieru grupas. Jā, teiksim, regulā ir atrunāts, ka tie varētu būt skolnieki un darbinieki. Mūsu likumdošanā ir vienkārši speciālie regulārie pārvadājumi, nedefinējot, kas tie tādi ir. Un cik viņiem ir uz šīm šiltēm redzams, tad viņi ir kaut kādus līgumus it kā noslēguši ar kaut ko un it kā ved šos te uzņēmumu darbiniekus no. Bet īstenībā, cik es saprotu pēc jūsu sižetiem un citu žurnālistu konstatētās informācijas, ka tur brauc jebkurš, kas, diemžēl, speciālā regulārā pārvadājuma gadījumā nav atļauts. Filmēšanas grupai izdevās ierakstīt vaļsirdīgu interviju ar ekobusu šoferi. Pārvadājat pasažierus pēc noteikta maršruta? Jā. Jūs uzņemat jebkuru pasažieri? Roku paceļš paņemšu. Un izlaižat viņus arī jebkuru? Jā, kur viņiem vajag. По какому маршруту вы едете вообще? Зепникаус. Центр Зепникаус. И остановите, где надо, да? Где попросят бабушки, где можно останавливаться, там и останавливаемся. Тоже билеты как бы даете или нет? У нас кассовые аппараты, вот, пожалуйста. Вот кассовые аппараты и даем билеты. А билет как билет или там другая билет? Пожалуйста. Piemaksas čeks, да? А что это означает piemaksas? Оплачиваем чек. Билет такой. Vēl aizvadītajā nedēļā ekobusu šoferi izsniedza piemaksas biļetes, bet šodien tie ir piemaksas čeki. Jautāsiet, kā justies droši par veikto biļešu iegādi? Drošākais veids ir bezskaidrs naudas norēķins ar e-talonu, kas sevi ietver arī dažādas bonusu sistēmas. Tas, ka ekobusu maršrutnieki apstājas, kur vēlas, lai izlaistu pasažierus, traucē arī citiem satiksmes dalībniekiem un rada avārijas situācijas. Šito maršrutu es visu laiku braucu, tur centrāli Turku Smerķu ielu un tālāk. Ir diezgan pamanīta agresīva braukšana tieši no tiem vecajiem busiem, ekobusiem, baltajiem, kas ir diezgan rūpi brauc, pārkāp noteikumus un arī brauc bez pagriezieniem, šķērsojot arī nepārtraukto līniju. Ļoti bieži var pamanīt tajās vietās, kur apstāties un stāvēt ir aizliegts. Ļoti bieži apstājās. Tu pēkšņi brauc pa priekšu, brauc mikroautobus, es aiz viņu, viņš pēkšņi izdomā pasažieru izlaist. Un dažreiz gadies arī pat pagriezieni neparāda, apstājās un tu stāv aiz viņu gaidi un strauji jābremzē. Ekobusu agresīvā braukšana traucē visai Rīgas satiksmei. To apliecina arī SIA Taxi LV mikroautobusu vadītājs Viktors Popovs, kurš par šoferi strādā jau 8 gadus. Это точно 100%, они мешают всем. Во-первых, они подъезжают к остановкам, где они хотят, где им не положено. Вот, допустим, на Ангбазару, там написано остановка. 233, моя, да, 233, 216. И вдруг они подъезжают уже не троллейбусом не встать, троллейбусы тоже ругаются, Рига Сатексме, автобусы, троллейбусы, им негде, и нам негде. Полиция не реагирует. Может, сначала так вот как-то было. Сейчас я не вижу, чтобы полиция реагировала на них. Они говорят, что у них все нормально, они ничего не могут с ними делать. Я не знаю, но нарушение правил есть. Вот разметка. Вот я там не могу сплошная линия останавливаться, потому что 3 метра должно быть от сплошной линии сбоку. Я знаю правила, меня учили этому. Вот если человеку нельзя останавливаться вот здесь можно автобусом останавливаться, все. Легковой нельзя. Значит, там, где написано маршруты, которые должны останавливаться, значит, они имеют право, а другие не имеют права. Значит, его надо наказывать за это. Я вот так понимаю. А наказывать у нас чем? Только деньгами надо. Раз накажут, второй раз. Ему будет убыток убыток. И они уже подумают головой. Taxi LV mikroautobusu šoferiem esot draudēts no ekobusu puses. Было сначала такое. Мне лично нет.
Ну вот. Но ребята говорили, да, что вы здесь больше не будете работать, уходите с нашего... Ну, было такое, да. Popovs uzskata, ka ekobus varētu mainīt maršrutu un iekļaut arī Ķīpsalu, kur intervāls starp mikroautobusu attiešanas laiku ir 40 minūtes. Нет, они не хотят на Кипсулу ездить. Почему? А потому что там не будет приработка и дохода. Там только когда выставки. А вот когда, допустим, ну это раз в году бывает, я извиняюсь, эрот-шоу на Кипселе, вот тогда они тут, как тут сразу же. Это мешает всем. Потому что у всех запланированный свой график. Вот сейчас, сегодня, допустим, да, их нету 4 машины. Что-то у них там с документами, что-то нет. Уже все ты четко знаешь. Ты подъезжаешь, у тебя интервал 5 минут. Люди не ждут, не это самое. Сразу мы поехали, все, тихо, никто ничего не ругается, ничего. Maršrutā centrs Vecāķi sācis kursēt maršrutnieks ar jaunu nosaukumu DMK, kas agrāk bija ekobus. Да, это уже, это роли сути-то не играет, ты переделай. ДМК, потом БНТ, от этого роль-то не играет. Ты не на маршруте, у тебя нету официального маршрута. Как ты хочешь, не называй его. Эко, мы уже их называем, это экологи, да? Это ДМКологи, уже название им. Но это все нелегально. Lai noskaidrotu valsts policijas viedokli par esošo situāciju, veicām telefona interviju ar satiksmes uzraudzības biroja pārstāvi Mārtiņu Dēbeli. Mēs esam autopārvadājumu uzraugošā institūcija Latvijā, kurai šādas tiesības noteikts ar kontrolas kārtības noteikumiem, un esam saņēmuši iesniegumus vēstules no autotransporta direkcijas un no Rīgas domas satiksmes departamenta, ja, un tad uz tā pamata mēs arī veicam šādus reidus, lai kontrolētu pasažieru pārvadājumus. Vai šie kontrolas reidi arī attiecās uz pārvadātāju ekobus? Principā, jā, tie reidi tiek arī pārskatīti arī šie tieši ekobusi, jo ir daudz saņemts iedzīvotāju sūdzības, kad tur tiek pārkāpti normatīvi akti, vadītāji neievēro tur ceļu satiksmes noteikumus, dažādas vēl visādas kultūras, pieklājības normas un tam līdzīgas lietas. Vai jūs esat konstatējuši arī vēl kādus pārkāpumus? Par pārkāpumiem šobrīd būtu vēl pāragri runāt, jo šobrīd ir tikai uzsākts darbs pie tā, un mēs darbu turpināsim, un es domāju, ka laiks rādīs, un tad mēs redzēsim, cik tur ir, vai tur tiešām tie pārkāpumi ir nopietni vai nav. Šobrīd būtu pāragri to vēl tā. Vai ekobus kā neregulārais pasažieru pārvadātājs var pārvietoties pa joslām un nobraukt tuvēm, kas ir paredzēts tikai sabiedriskajam transportam? Uz to... Par sabiedriskā transporta joslām, tad tur ir pilnīgi viennozīmīgi. Sabiedriskā transporta joslas ir paredzētas tikai un vienīgi sabiedriskajam transportam, un tur tād, kā teikt, cits neviens šajās joslās bez operatīviem dienestiem atrasties nedrīkst. Mārtiņš Dēbelis brīdina, ka arī turpmāk tiks veikti pārbaudes reidi un pasažieriem, kas izmanto ekobus pārvadājumus, būs jāsaskars ar neērtībām. Katrs mēs gribam pārvietoties pa pilsētu ērtā un drošā transportā, bet kam vispirms uzmanību pievērš pasažieri, iekāpjot mikroautobusā? Vai vadītājs ir laipns, vai tur ir tīrs un viss. Приятно, когда водители чисто одеты, по форме одеты, все красиво, конечно, естественно. Все-таки мы в Европе живем. Protams, drošība. Es pat dzirdēju, ka būs ar pilniem cilvēkiem avarē. Protams, ka vajadzētu vairāk domāt par drošību, vai drošības jostām, vai ko tur. Arī, ka viņi apstājas neparedzētās vietās, un ka man arī nepatīk, kad viņi stāv un autobusēs viņiem gaida un nevar piebraukt pie pieturas, un vispār tie šoferi tādi diezgan bravūrīgi. Par visērtāko un drošāko transportu Elanda Lārija uzskata Rīgas mikroautobusu satiksmes jaunos busus. Я постоянно пользуюсь этим маршрутом. У меня и машина есть, очень удобно. На работу ездить вот так, очень хорошо. Все время там, чистенько, аккуратненько. Все на остановках останавливаются.
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs mūsu iepriekšējā raidījumā par SIA ekobus darbību skaidri pateica, ka neregulāros auto pārvadātājus var kontrolēt arī valsts ieņēmuma dienests. Autotransporta direkcijas licencēšanas komisijai, kura izsniedz arī neregulāro pārvadājumu atļaujas, šī komisija drīkst reaģēt tikai uz institūciju iesniegto dokumentu pamati. Tātad, ja mēs sagaidām dokumentu vai no valsts policijas, vai no valsts ieņēmuma dienesta, vai no Rīgas domes kontrolas dienesta, vai no citām analogām institūcijām, kurām ir tiesības pārbaudīt un sastādīt kādu dokumentu par pārkāpumiem. Ja mēs saņemam šādu dokumentu par pārkāpumu, tad, protams, mēs reaģēsim, uzaicināsim nosacīt pārkāpēju un skatīsimies, cik šis pārkāpums ir nopietns. Tātad vai nu mēs tikai aprobežojamies ar paskaidrojumu saņemšanu, vai ir kaut kāds mazāks sods, vai licences apturēšana, vai pat var būt jautājums par licences anulēšanu. Tāpēc mūsu filmēšanas grupa devās pie valsts ieņēmuma dienesta, cerot saņemt kādu skaidrojumu. Taču Kristīna Ābole atteicās mums komentēt šo situāciju, aizbildinoties, ka tas nav valsts ieņēmuma dienesta kompetencē.